Judis Kalns pēc spēles Tukumā, treneri, tavs komentārs. Prieks par 3 punktiem, prieks par 4 vārtiem, prieks par Genā pirmo hat-triku viņa dzīves laikā. Es domāju, ka mēs jau pasmējāmies Dērbtuvē par to. Bet, izbraukumā mums vienmēr grūti iet, jo šī mums tikai otrā izbraukuma uzvar šajā sezonā. Labi, mēs vairāk ļoti daudz pirmā aplī aizvedējām mājās, un otrā aplī vairāk būsim izbraukumā esam bijuši tāpēc. Bet prieks, kad izdevās gūt 4 vārtus, šeit to izdarīt nekādi nav viegli, sevišķi mums, kuriem tā vārtu gūšana nav tik naska nesokas. Kaut kā, ja es lieku visas tās spēles kopā šeit Tukumā, jebkuras komandas sastāvā, viņas visas tādas komandi ir tādas aizmigušas. Un, cik es esmu bijis skatīties, tā kā skatītājs, tad tās spēles liekas it kā patiesībā viņas ir emocijām bagātas, teiksim tā, interesants un mazliet nervozes visu laiku, bet tajā pašā laikā tas tāda aizmigus. Un man par to bija vislielākās bailes, un mēs arī bailīgi iesākām, tāpēc es mazliet aktīvāks biju uz soliņā, un prieks, ka pirmā puslaikā izdevās atgūt vadību, jo zinu, jau otrā puslaikā būtu jāatspēlēs, ir pieredze tāda, ka tas ir ļoti grūti izdarīt šeit Tukumā, jo laukums zālēs tomēr ir lēnāks, es zinu, ka Tukums grib spēlēt ātru futbolu, bet tomēr šīs laukums šāda veida zāliens nav paredzēts tādam, un līdz ar to bumba lēnāk ripo un ir ļoti daudz nepiespiestos kļūdas, ko mēs arī redzējām otrā puslaikā. Bijām plānojuši, ka Tukums var izlikt rombu pretī. Gatavojamies, kā viņu vienkārši apspēlēt, jo pats es ļoti daudz rombu izmantojis un zinu, kādas lietas ir jādara, kāda ir mīnus. Un tāpēc gatavojam, bet sākumā pirmās minūtes mēs to neizmantojām. Pēc tam jau nonākot zaudētājos, jau mazliet pamodāsimies un sākam spēlēt to spēli un kaut ko veidot vairāk. Un, kā jau teikšu, atkāršos 2-1 nonācām atkal vadībā, un tas to spēli mazliet pamainīja. Ātri trešajā vārtu otrā puslaika sākumā. Protams, nevajadzīgi Tukumā otrie vārti, kur principā ne no kā atkal izveidojās moments, un tas ir tas, ka mēs esam iedomājušies, ka mēs esam augstāka komanda, kas patiesībā nav tik, līdz mēs atslāpstam tā, jebkurš pretinieks mūs sodīs. Mums ir jāsaprot, ka mums ir jāspēr katru minūti, neatkarīgi no rezultātā. Ja ne, futbolā viss ļoti ātri mainās. Prieks, ka šodien nemainījās tas beigās, bet protams, tad skatu nākotnē un tādu analīzi tam varam veikt. Ātri ielies tie vārti, otrajā mačā pēc kārtas, tur redz kaut kādas sakritības vai vienkārši tāda situācija radusās? Es negribētu vilkt sakritības ar to metis vārdu guvumu un šo vārdu guvumu. Šeit tomēr metis laikam bija tādi neveiksamīgi, teiksim tāda neveiksmīta no mūsu puses, bet komanda bija uzlādējusies, uzvilkusies un jau bija pirms tam paņēmusi spēli savās rokās. Tad šeit tomēr tas sākums mums bija tāds atslābums un vairāk komanda nebija gatava, teiksim tā. Nevis nebija gatava, bet domāju, ka šeit vienkāršāk paņem punkts, jo ļoti daudz spēlētāji šeit spēlē pirmo reizi tomēr arī. Viņi, kā jau es vienmēr teicu, paskatās tabulā un domā, ka nav pēdējā vieta, bet Tukums pelnīt tur neatrodas. Tukums ir daudz vidēja līmeņa komanda, kam ir jābūt daudz augstāk tabulā, un es domāju, ka tas arī izdosies. Bet jauniem spēlētājiem liekas, ka mēs spēlējam ar tabulu apakšgales komandu, bet patiesībā šeit viss spēles nāk grūti. To tu nevar vienkārši iestāstīt, tas ir jāsaprot gadiem. Cik liels prieks par Rubaņa pirmajiem vārtiem šajā sezonā beidzot? Ir liels prieks, tāpēc, ka Oskaram vienmēr sakam, ka viņam ir jāsit pa vārtiem. Viņš jau pirms tam bija epizode, kur viņš jau pirmo pieskārienu uztaisīja nevis priekšā aizsargam, bet uz malu. Un pat pēc tā bēdīgā pirmā pieskāriena, negribu teikt bēdīgā, nepareizā, viņš varēja mēģināt sist pa vārtiem, jo tur skrēja 2 uzbrucēji, bet viņš kā parasti īsts latviešu puika mēģinās atrast piespēli soda laukumā, nevis būs tas, teiksim tā, kā krieviem ir tas vārds naglīs, un nospēlēs uz sevīm, un līdz ar to Oskaram ir jāmaina, tas viņam ir jābūt mazliet egoistiskākam, un tad, ja tie vārti nāks viņam. Bija viens vietas, cik saprotu, gatavoja jau Gunī laukumā, kāpēc pārdomāja, kāpēc vispār viņu nesūtīja pēc tam? Pirmām kārtām tāpēc, ka viņš nedēļu izlaida dēļ traumas, viņš varēja nākt laukumā, teiksim tā, jebkurā mirklī, bet gribēja jau laist viņu laukumā un teicu,
bieži bija stūris, mēs nekad pirms stūra netaisam un teica, ja tagad būs gols, tad maiņa nenotiek. Es viņam teicu, viņš saka, jā, labi ir, un mēs tieši iesitām, līdz ar to maiņu nostājām. Ja nebūtu bijis tur vārtā, maiņa būtu notikusi. Bet tad 2-1, līdz ar to negribējām zaudēt maiņu 35. minūtē, un tad līdz ar to nospēlējām līdz puslaika beigām. Un puslaika beigās jau sapratām, izējot cauri vēl arī video, un saliekot kopā sapratām, kur ir problēma tajā visā, kāpēc Tukumam vispār kaut kas izdodas. Un uzskatu, ka otrā puslaikā sākumā it sevišķi, līdz maiņām atkal visu nodzēsām, visu ugunskura un vairāk bijām bumbu. Un līdz ar to Ralfs tika sūtīts laukumā, kurš balsta pusvaru pozīciju saprot daudz labāk. Un es domāju, ka tas arī ļoti daudz mums palīdzēja. Otrā puslaika sākumā apgriezt spēli pilnībā otrādi un principā novadīt viņu līdz 3 punktiem. Tieši balsta zona, kā nebija šodien problēma, var teikt? Jā, jo viņš, neteikšu, problēma tādā ziņā, ka viņš nebija gatavs tām prasībām, ja pretinieks spēlē rombu. Kā mums ir, kas ir primārās lietas, ar ko ir jātiek galā. Viņš ļoti daudz sēdās iekšā pirmām kārtām zemu, trīniekā, jau bez bumbas un neizbīdījās ārā, līdz ar to vidzonu pametot un malēja aizsargi mazliet nesaprata. Līdz ar to mums vajadzēja pārkārtot, bet pozicionāli, jā, mums vajadzēja tur spēlētāji, kurš ļoti labi zina, kad izbīdīties, pateikt priekšā runājoši, un Ralfs tāds ir, un līdz ar to tāpēc tāda maiņa. Pēdējā laikā daudz runā par pendelēm, kā šobrīd ir Raudā. Montero sita sākumā, tagad Genā daudz vārdus ar pendelēm sastis, vai tā nebūs jākaujās viņam nākamajā reizē? Jā, es ceru, ka nē. Katram savu pendeli atstāsim, kā saka. Šodien varēja būt vēl daži laba. Bet nezinu, cik mums daudz es viņus neskaitu tās pendeles. Jā, pēdējās spēlēs vienkārši. Bet tas jau tikai normāli, ja tu daudz uzbruc, ja tu daudz reizes. Jo vairāk tu būsi sodlaukumā, jo vairāk 11 metru sodu sitiens tu nopelnīsi. Tā tas ir. Divreiz ieejot, iespējams, tu nenopelnīsi. Bet ja tu tur atrodies uzbrukuma zonā, ja tu esi agresīvs sodlaukumā, tad tā 11 metru sodu sitiens nāk. Bet tagad, ja būs abi vienlaicīgi laukumā, tad Genā priekšroka? Genā vienmēr ir priekšroka. Genā ir mūsu pirmais 11 metru sodu sitienu izpildītājs. Enzo ir aiz viņu, un tur vēl arī Džodijs ir, un Mateuš, bet Pekam ir priekšroks. Jā. Par Tukuma spēlētājiem, tu Salievs, Pūls, kurus labi pazīsti, vai tevi pārsteidz, nepārsteidz tas, ka viņi lido un daudz punktu skrāj? Nepārsteidz, es abus divus ļoti labi zinu. Abi divi viņi manā vadībā, teikam, tā ir auguši un progresējuši. Un man ir prieks, kad viņi ir noķēruši to kaifu, ka treneris viņiem uzticis, ka viņi daudz spēlē. Es domāju, ka viņi Kristapa cerības attaisno, protams. Tādēļ man ir lepnums un prieks, un es zinu, kā strādā Kristaps. Esmu kopā strādājis, un es domāju, ka Ingaram un Nikam šī varētu būt tāda izlaušanās sezona, pirms izlaušanās sezonas. Tāda maziņš ieskrējiens, lai nākoši gadi jau iedotu tādu nobriedušāku un stabilāku rezultātu. Roberts Ozols atgriezās vārtos, vai bija sajūta, ka viņš kaut kā nav tajā ritmā vēl ielicis, kaut kur nepārliecinoši arī dažos izgainos bijis? Robertam ir vajadzīga spēļu praksa, un protams, viņš bija tagad pāris spēles un diezgan daudz spēles izlaidis aiz Riharda muguras, un, protams, ka viņam jāiet apakaļ ritmā un jānoķer tā spēļu praksa, un es domāju, ka viss būs kārtībā un pašzinām, man liekas, viņam joprojām ir virslīgas rekords sausājās spēlēs pēc kārtas, līdz ar to mēs visu laiku viņam to atgādinām, zinām, kāds viņš bija tajā gadā un mēģinām atgriezt to Ozolu, kāds viņš bija tajās gados Rīgas komandā. Bet tev šobrīd ir vīzija, pārliecība, ka Ozols būs arī pamatvārds, piemēram, Eirokausos, ņemot vērā, ka var viss kaut kas vēl mainīties? Līdz Eirokausiem vēl tāls ceļš ejams pirmām kārtām, bet es domāju, ka jā, mums jau arī Roberts, principā pirms Riharda, viņi ap divi bija vienādās starta pozīcijās, lai būtu pa pirmiem vārdsargiem. Tāpēc Riharda aiziešana šobrīd, es nezinu, tas jau ir oficiāli vai nav kaut kur ir. Skatījos, tā kluba mājaslapā nebija vēl nekas šodien. Jā, līdz ar to nemaz nepārdzīvoju, jo zinu, ka aiz Riharda muguras ir stabils vārdsargs, kurš var droši ieņemt pirmā vārdsarga lomu ar vārdiem dodiet, tikmēr es viņu ņemu. Protams, spēļu praksē un viss būs kārtībā arī ar Robertu. Rihards uzspēlē arī Renārs, arī Denis izlasē. Varbūt pastāst, kādas tavas sajūtas pēc Latvijas izlases mačiem? Divējādi. Es uzskatu, ka mēs varam daudz vairāk dot tādās spēlēs, daudz vairāk, teiksim tā,
pretriecienu izdarīt vai tev pretuzbrukumu, daudz vairāk mēģināt tomēr savās mājās uzspiest teiksim, tā pretiniekam tādu bijību. Jo redzējām spēles sākumā, ja mēs tā mazliet analizējām, Albāņi baidījās, ļāva spēlēt. Skaties, mēram, ko tad tie latvieši darīs, kā tad Latvija spēlēs. Un sanāca tā, ka Latvija negribēja īsti. Es nezinu, mēs kā pozicionējam to spēlēšanu ar bumbu, bet tas ir build-ups pats sākums, tālāk jau nekas nenotiek, ja to schēmē 5-4-1. Līdz ar to tev vienkārši pietrūkst skaita priekšā, lai kaut ko izveidot. Un laba spēle Gutkovskim, un ja nebūtu viņi, es domāju, ka mēs abas puslaiks varbūt neko nebūtu izveidojuši, ne tikai otrajā. Bet standarta situācijas, jā, mums bija diezgan daudz, un arī guvām vārds, prieks par to. Viens punkts ir viens punkts, bet es domāju, ka nākotnē pret Albāniju ir, lai arī tur ir skaļāk uzvārdi, lai arī tur spēlē labākos čempionātus. Es domāju, ka Albānijam nav jābūt biedam, no kā mums būtu jābaidās. Jo, ja mēs baidīsimies no Albānijas vai pieņemsim, leposimies ar neizšķirt pret Albāniju, tad uz kurien mēs tiecamies. Un līdz ar to tāds maziņš man tomēr gribētos to mentalitāti mainīt, kad mēs tomēr mēģināt savas mājas gan papresingot, jā, iespējams iekrist, bet mēģināt tiem skatītājiem sagādāt to baudu, ka viņi ir atnākuši uz to spēli. Manā skatījumā šīs divas spēles man personīgi, daudziem klātesošiem, ko es runāju, baudu nesagādāju. Un priekš šiem mēs spēlējam futbolu. Lai skatītājs baudītu un lai visi būtu mājās ejot priecīgi. Un es nedomāju, ka tikai rezultāts to spēj dot. To spēj dot arī daudzas citas blakus rezultātam stāvošas lietas. Paldies. Paldies. Kristaps Dirsors pēc spēles pret Audu, treneris tavs komentārs. Labvakar. Tad rūgtuma sajūta, ja? 4 ielaisti pret Audu. 3 no standartiem. Jā, diezgan bēdīgi. Tas bija pats svarīgākais pēc pirmās spēles par Audu, jā, 2 no standartiem. Jā, tad no 6 goliem 5 no standartiem. Katastrofa, pilnīgi. Noteikti, kad jānoraksta trešais gols iznācam no ģērbtuves, uzreiz ielaižam. Pirmie vārti arī, jā, pēc gūtiem vārtiem uzreiz ielaižam, un 4. ko oponents iesit arī pēc mūsu gūtiem 3. uzreiz, principā viss. Tā ir laikam pieredzes trūkums, un noteikti uzņemos uz sevi, kad nespēju motivēt, jā, ka pēc gūtiem vārtiem ir jāsavācās un jābūt daudz uzmanīgākiem un nospēlēt vienkāršāk. Jā, par pašu spēli uzbrukuma darbībās vairāk vai mazāk viss izdevās diezgan labi. Labas pārējas bija, arī pirmie gūtie vārdi bija labi. Tas bija tas mūsu mērķis uz pretuzbrukumiem spēlēt, 2 uzbrucējus ātrus priekšā atstāt, un pirmajā puslaikā diezgan labi arī izskrējām un guvām vārdus. Žēl, ka tas bija vienīgais tāds moments, jo iespējas bija, bet nebija tā atslēgas piespēle, teiksim tā, aiz mugurām aizsargiem, kaut kur tehniski brāķi mums, un līdz ar to arī, likumsakarīgs rezultāts. Minēja par tiem brīžiem, kad ielaidāt golus, tad kuram ir tā lielāka atbildība saprināt komandu un nepieļaut tos momentus treneriem, kaptēniem, līderiem, kaut kādai spēlētāju grupai? Šis ir tas smagākais jautājums komandā, ja, kad komandas kapteinis nespēlē, ja, kurš ir mūsu komandas enerģija, ja, visās jomās Samolovs. Līdz ar to arī aizmugures līnijā nav pieredzējuši spēlētāji, ja, un vārdsargs, kuram tikai 2. spēle šo sezonu virslīgā. Līdz ar to noteikti, ka tas viss bija jāuzņemās man. Jā, bet pēc gūtiem vārtiem gribējās mēģināt tos 3. iesist, jā, kas arī atved uzreiz 11 metru sodu sitienu. Bet paši jau kļūdījām, mēs ļoti labi atņēmām laukumu vidū bumbu ķiršu un neprecīzi piespēli ar autu, jā, 4. vārti. Tā kā diezgan bēdīgi, ka mēs nespējam koncentrēties uz standarta situācijām tieši uz autiem, jā, un pirmajā vārti no stūra, tā kā diezgan bēdīgi. Bet arī pie pašiem uzbrukuma standarta situācijās tie vai nekas nesanāca, arī vairāk Samoilova faktors vai vēl kaut ko saskatīt? Noteikti nē, te jau tāda disciplīna vairāk gribēja vienkāršāk ar parastiem centrējumiem. Tad, kad izspēlējām, tad radās momenti, jā, jo centrējumi tiešām drausmīgi bija, jā.
Arī pie rezultāta 3-2 man tā liekas bija centrējums, kur pārtvēra un pus pretuzbrukumu izgāja. Ja, tā kā noteikti, ka šeit jau ir vairāk tas disciplīnas, kad uzdevums nebija centrēt, bet izspēlēt. Pie 1-3 tiešām bija ticība, ka var kaut ko šajā mačā vēl laust? Zin kā, ticība ir, 2 vārti nav tas trakākais, ja, bet jā, mēs diezgan ātri arī iestām otros. Salīdzinoši ātri, daudz laiks vēl bija. Un pie tā 3-1 gribēja atsveidzināt malas tieši. Un bija viens uzdevums censties spēlēt caur centrējumiem, ko arī centāmies darīt. Kaut kāds epizodes bija. Līdz ar to jā, Pūlim bija moments jā, pie 1-3, kur garām aizstām, bet arī uz ātru pārēju centrējums. Gribējām nedaudz vienkāršāk varbūt tās caur flangiem un ar centrējumiem, bet vārds arī guvām. Otros tā kā tāds, kāds bija plāns. Kā vērtēt uz Līva varējumu tieši šajā pozīcijā, kur viņš tagad spēlē priekšā ar Pūli pāri? Nu, noteikti, kad viņš var daudz labāk. Jā, viņam ir vai nepieciešams vēl laiks, jā, ir pagājuši, viņš spēlē 4 mēnešus man tajā pozīcijā, 4 vārti. Bet viņam ir ļoti labas iespējas vēl kādas, ja es pārspīlēšu nedaudz, tad 10 noteikti vēl ir bijušas, kur viņš tiešām arī ir varējis gūt vārds, lai pieņemt vismaz nedaudz veiksmīgāku lēmumu. Bet ļoti esmu apmierināts ar viņu uzbrukuma darbībām, jo viņa ātruma īpašības, izturība, tas ir tiešām tāds uzbrukuma atslēgas spēlētājs mums. Cik ļoti jau tagad gaidīja 25. jūniju, kad vērsies vaļā pārējie loks, cik daudz jau tā rosība notiek šobrīd Tukumā? Nu, zin kā, mēs domājam par visu ko, bet mēs esam pēdējā vietā. Vai mēs kaut ko ļoti spēcīgu papildinājumu varam dabūt, tas ir noteikti vadības jautājums, bet papildinājumu noteikti, kad būs. Ja, jo neviens negrib izkrist no šī čempionāta, visi grib saglabāt vietu. Nu, gaidam. Pozīcijas ir saraksts ir, kuras pozīcijas ir nepieciešams. Ja, es domāju, ka tur bez saraksta var, jā, visas pozīcijas mums ir nepieciešams. Tāpēc mēģināsim kaut ko atrast katrā pozīcijā, vismaz pa vienam spēlētājam, kreatīvam, labam, varbūt tās pat pieredzējušam. Kāds bija sajūtas redzot, kā Kristas Penkevits debitēja Latvijas izlasē, ņemot vērā, ka viņš šeit izaugs droši vien tavu acu priekšā? Nu, priecīgi mēs bijām, protams, par katru Tukuma audzēkni, jā, mēs priecājamies vienmēr, kad paraksta labu līgumu labā klubā, kad ir solis uz priekšu, jā, kad tas nav uz atpakaļu vai uz vietas, kad paliekās, jā, bet es domāju, ka tā ir milzīga motivācija ikvienam citam Tukuma spēlētājam, redzot, ka viņa kolēģis ir izsaukts uz nacionālo izlasi, tā kā mēs esam ļoti priecīgi treneru korpusus par to, kad arī no tukumniekiem tiek saukt uz nacionālo izlasi. Bet vai kaut kādā brīdī gaidīja, kad viņš bija droši vien mazs, vēl tur gāja uz treniņiem, mazajās grupiņās šeit? Nu, gaidām mēs no ikviena, kurš atnāk uz pirmo treniņu noteikti, jā, bet, iet laiks un tad redzam to deksmi, to pašatdevi, to darbu ieguldīto, jā, un tad mēs varam novērtēt vairāk, bet, es domāju, ka ja nebūtu bijusi tā trauma vēl, ko viņš izlaidis 2 gadus, principā, Valmierā dēļ muguras, es domāju, ka viņš būtu daudz ātrāk jau arī nacionālā izlasē. Paldies! Jā, paldies!